Sveiki un laipni lūdzam Innovation. Es esmu jūsu vadītāja Līna Plačmējera un paldies, ka pievienojāties. Šodien mēs runāsim par jaunākajām veselības tehnoloģiju inovācijām gan fiziskajā, gan garīgajā jomā, jo Izraēla ir līdere abās šajās nozarēs. Vispirms mūsu galvenās ziņas. Izraēlas lielākais veselības aprūpes sniedzējs Clalit ir ieviesis unikālu mākslīgā intelekta sistēmu, kas proaktīvi sazinās ar pacientiem vēl pirms viņi paši apzinās, ka viņiem ir nepieciešama medicīniskā aprūpe. Es devos uz Clalit konferenci, lai noskaidrotu, kā tas darbojas. Daudzi no mums dalās ar saviem dziļākajiem noslēpumiem ar mūsu mākslīgā intelekta rīkiem. Tagad viens Izraēlas uzņēmums izmanto šo pašu tehnoloģiju, lai nodrošinātu psiholoģisko atbalstu visu diennakti tieši no jūsu telefona. Tagad iedomājieties, ja būtu sistēma, kas identificē pacientus, kuriem nepieciešama medicīniskā aprūpe, vēl pirms viņi paši to apzinās. Clalit, lielākā veselības organizācija Izraēlā, ir atradusi veidu, kā katru nakti pārskatīt miljoniem medicīnisko ierakstu. Tas palīdz ārstiem saulaicīgi sazināties ar pacientiem, ieteikt veikt analīzes, nosūtīt pacientus pie speciālistiem un mainīt vai uzsākt medikamentozu ārstēšanu, kad tas ir nepieciešams. Es piedalījos Clalit konferencē, lai redzētu, ko šī jaunā sistēma dara un kā ārsti uz to reaģē. Veselības eksperti un vairāk nekā 800 ārstu no Clalit veselības dienestiem, kas ir viena no lielākajām veselības organizācijām šeit Izraēlā, pulcējās šajā konferencē šeit Telavivā. Un, protams, par ko gan vēl šī konference varētu būt, ja ne par mākslīgo intelektu, bet ne teorijā. Šeit viņi to izmanto testē un iekļauj reālā klīniskajā lēmuma pieņemšanā. Tāpēc es pievienojos konferencē, lai redzētu, kādas inovācijas ārstu kabineti šeit, Telavivā un Izraēlā mums piedāvās. Aiziet! Un priekšgalā ir jaunā mākslīgā intelekta pro sistēma. Izrāviens preventīvajā, prognozējošajā un personalizētajā medicīnā. Katru nakti mēs pārskatīsim visus Clarity pacientus, un sistēma viņus izvērtēs ar algoritmu, kas ir vadlīnija. Un tad tā noteiks, no kā katrs pacients varētu gūt labumu. Kādus ieteikumus mēs sniegtu katram pacientam, it kā labākais diabēta ārsts būtu pārskatījis katru pacientu pa nakti. Un tas notiek katru dienu. Tātad 200 000 cilvēku saņem šādu veidu ārstēšanas izmaiņas, balstoties uz mākslīgo intelektu, kur pacienta dati un vadlīnijas tiek apvienotas un pārvērstas konkrētos ieteikumos par to, kas ir piemērots tieši man. Kādas zāles man šobrīd ir vispiemērotākās? Kādi izmeklējumi man jāveic, lai mans stāvoklis nepasliktinātos? Lai man neattīstītos diabēts, lai man nerastos nieru darbības traucējumi. Un, manuprāt, tas ir pats skaistākais. Tas nav tikai par tehnoloģijām, tas ir par aprūpes pārveidi. Tas ir nākotnes aprūpes veids. Un šobrīd mums ir tehnoloģijas, lai to īstenotu. Tas ir unikāls visā pasaulē. Nav daudz veselības organizāciju, kurām ir 5 miljoni pacientu, un visi dati ir centralizēti, datorizēti. Informācija ir pieejama un gatava lietošanai un ieviešanai. Un tā nav vienīgā medicīnas revolūcija. Mēs nodrošinām valkājamu bezmanšetes monitoru 24 stundu asinsspiediena mērīšanai. Šī tehnoloģija pamatā tiek saukta par PPG. Mēs ielaižam gaismu pacienta asinsvados, savācam atstaroto gaismu no asinsvadiem, lai iegūtu mērījumus. Tagad jūs varat redzēt, kā izskatās bungādiņa. Un jūs redzat zaļo apli un atzīmi, līdzīgi kā Waze. Es esmu sasniedzis galamērķi. Tagad jūs redzat bungādiņu. Ļoti skaidri. Mums ir daudz vairāk dažādu izmeklējumu, ko var veikt Tito, un mums ir papildu ierīces, kuras var pieslēgt Tito. Piemēram, SPO2 asinsspiediena mērītājs un tā tālāk. Tad jūs varat veikt daudz dažādu izmeklējumu savas mājas ērtībās un tikties ar ārstu 15 minūšu laikā. Šī ir stacija, kurā var izmērīt visus dzīvībai svarīgos rādītājus. Pieņemsim, ka jūs ierodaties klīnikā. Tā vietā, lai ārsts jūs sūtītu pie māsas, izmērīt asinsspiedienu, tad vēl kaut kur citur un tā tālāk. Pacients ienāk klīnikā, viņš pats var pārbaudīt savus rādītājus šajā stacijā, un visi dati automātiski tiek nosūtīti ārstam. Tagad tiem cilvēkiem, kuri strādā dienu un nakti, lai mūs uzturētu dzīvus,
Šeit redzamās ierīces veidos ne tikai mūsu, bet arī viņu nākotni. Galvenā priekšrocība, ko mēs iegūstam no mākslīgā intelekta, ir spēja pārskatīt mūsu pacientus un atrast tos, kuriem mēs esam visvairāk nepieciešami. Mēs esam patiesi priecīgi veikt pacientu attālināto uzraudzību, neprasot viņiem nākt un tikties ar mums. Tāpēc dariet to savienotā veidā. Mēs esam arī sajūsmā par robotiem, kas būs pieejami pēc dažiem gadiem, pat Halīdā. Palīdzot medmāsām un samazinot laiku, kas viņām jāpavada administratīvajā darbā, un būt kopā ar pacientu, runāt ar viņiem, būt tur, vai ne? Jo, lai ko mēs arī darītu, medmāsu sirds vienmēr būs klāt. Es uzskatu mākslīgo intelektu par rīku, par būtisku rīku, par obligātu rīku katrā klīnikā, katrā aprūpes punktā. Lietot to kā orientējošu rīku, kā palīgu ārstiem diagnostikā un ārstēšanā. Tas būs rīks tāpat kā mans stetoskops vai asins spiediena mērīšanas aparāti. Mākslīgais intelekts ir vēl viens rīks vai palīgs. Labi, es zinu, ka tas ir nedaudz vairāk nekā tikai rīks, bet tā ir nākotnē. Tagad par mākslīgo intelektu, kas var palīdzēt jūsu garīgajai veselībai. Pēc 2,5 gadiem kara garīgās veselības speciālisti saka, ka miljoniem izrēliešu cīnās ar stresu, trauksmi un traumām, un rezervisti ir vieni no vissmagāk skartajiem. Šajā pēdējā grupā ne mazāk kā 60% nepieciešams psiholoģisks atbalsts. Taču daudziem no viņiem ir grūtības meklēt tik ļoti nepieciešamo palīdzību. Vai nu stigmas, laika trūkuma vai pieaugošā terapeitu deficīta dēļ. Te talkā nāk Kai AI. Tas ir mākslīgais intelekts, kas piedāvā emocionālu atbalstu visu diennakti. Lai uzzinātu vairāk, man tagad pievienojas Kai AI izpilddirektora un līdzdibinātāja Aleksa Frankela. Liels paldies, ka šodien esat ar mums, Aleks! Pastāstiet man par Kai AI, jo ar kāda veida problēmām tas var palīdzēt? Tātad Kai tiek apmācīts ar cilvēku klinicistu palīdzību, un tas atbalsta plašu emocionālo izaicinājumu spektru. Divi populārākie, protams, ir trauksme un depresija. Bet Kai var palīdzēt arī ar daudzām citām emocionālām problēmām, vientulību un citiem emocionāliem izaicinājumiem. Tātad, kad mēs skatāmies uz šo sistēmu, jo es kaut kur lasīju, ka jūs to arī ieviesāt, piemēram, jūs veicāt pilotu projektu Ukrainā. Katra situācija ir atšķirīga, katrs cilvēks ir atšķirīgs. Karš Ukrainā un šis karš šeit, Izrēlā, ir atšķirīgi. Kā jūs nodrošināt, ka katrs plāns ir personalizēts? Tā ir viena no mākslīgā intelekta priekšrocībām. Kais var veikt sākotnējo pārbaudi, un pēc tam cilvēks klinicists var to pārskatīt un pielāgot programmu katram cilvēkam. Un Kais ir atšķirīgs katrai auditorijai. Tātad pēc 7. oktobra mēs Izrēlā palaidām Kaju ebreju valodā un strādājām ar rezervistiem, bet mēs arī strādājām ar skolas skolēniem, vidusskolēniem. Mēs strādājam ar iedzīvotājiem Ramatganā, un katra auditorija ir atšķirīga, tāpēc mēs pielāgojam mākslīgo intelektu tieši katram lietošanas gadījumam. Tātad, piemēram, kad pacients izrāda pašnāvības domu vai smagi satraukuma pazīmes. Kā Kai AI rīkojas ar šādām domām? Tā ir milzīga atšķirība starp Kai un ChatGPT. Kai vienmēr ir iesaistīts cilvēks. Kai ir apmācīts atpazīt emocionālu satraukumu un nodot šo gadījumu cilvēkam. Tas nekavējoties ziņos cilvēkam. Mums ir cilvēku komanda gatavībā visu diennakti, un ja mēs identificējam reālu risku, mēs nosūtīsim atbalstu. Diemžēl tas ir noticis gan Izrēlā, gan arī citās valstīs. Tikai pirms dažām nedēļām mēs izglābām jaunu māmiņu, kura bija ļoti nomākta, un par to stāstīja Kai, un mēs spējām viņai palīdzēt reāla laikā. Tas ir ļoti svarīgi. Tad jūs turpināt uzraudzīt arī AI pusē, jums ir cilvēki, kas turpina uzraudzīt situāciju, un tas padara to unikālu pasaulē. Tātad, ko jūs teikt, vai šī ir tā priekšrocība, kas Kai mākslīgajam intelektam ir salīdzinājumā ar tradicionālo mākslīgo intelektu vai tradicionālo psiholoģisko palīdzību? Tātad Kai ir daudz priekšrocību. Mākslīgais intelekts ir ļoti labs, lai identificētu satraukumu, sniegtu psihoizglītību un pastāvīgu atbalstu, un tas darbojas visu diennakti. Tātad mēs varam nodrošināt emocionālo atbalstu simtiem tūkstošu un pēc tam miljoniem cilvēku.
Un no otras puses, Sky līdz šim ir strādājis ar vairāk nekā 200,000 cilvēku. Mēs veicam randomizētus klīniskos pētījumus. Mēs sadarbojāmies ar Amerikas Psiholoģijas asociāciju, lai patiešām panāktu, ka Kai tiek apstiprināts un atzīts par drošu un ētisku. Tās ir dažas no priekšrocībām, salīdzinot Kai ar vispārīgu modeli. Jūs negaidītu, ka izstrādātājs strādātu ar vispārīgu modeli vai ārsts izmantotu ChatGPT. Un katram profesionālim būs savs specifisks sarunu mākslīgais intelekts, kas darbosies kā viņa līdzpilots. Tas noteikti ir revolucionārs rīks un kaut kas tāds, kas varētu mainīt garīgās veselības aprūpes nākotni. Tad Aleks Frankels, Kai AI līdzdibinātājs. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mums. Paldies jums! Kādreiz uzskatīts par tabū, psihedēliskās narkotikas tagad kļūst arvien pieņemamākas sabiedrībā. Baltais nams cenšas pātrināt ārstēšanas metožu ieviešanu, kur pamatā ir vielas, piemēram, ibogaina. Kā? Tas varētu iezīmēt būtiskas pārmaiņas cīņā pret depresiju, PTSS un atkarībām. Ņemot vērā pieaugošu federālo atbalstu un miljonu ieguldījumus, jautājums tagad ir, vai psihedēliskā terapija drīz varētu pārveidot garīgās veselības aprūpi. Lai uzzinātu vairāk, man tagad pievienojas Itamārs Glāts. Jūs esat uzņēmuma Psirings izpildu priekšsēdētājs. Vai jūs varat mums izskaidrot, kas ir ibogains un kāda ir tā priekšrocība salīdzinājumā ar citiem psihedēliskiem līdzekļiem? Patiesībā ibogains ir dabisks psihedēlisks līdzeklis. Atšķirībā no MDMA vai LSD, kas ir sintētiski, tas ir kaut kas, kas nāk no dabas. Tas tika atklāts pirms daudziem gadiem Centrālajā Āfrikā, un pēc tam to daudzus gadus izmantoja karotāji tur un tajā reģionā. Pašlaik pēc aptuveni 30 gadu lietošanas Francijā kā antidepresants un pret nogurumu līdzeklis. To tika lietots daudzus gadus, 30 gadus, līdz 1965. gadā. Tā lietošana tika pārtraukta ļaunprātīgas izmantošanas dēļ, bet tagad tas atkal atgriežas. Ibogains ir ļoti spēcīgs psihedēlisks līdzeklis. Un mēs uzskatām, ka lietojot to ļoti mazās mikrodevās 14 dienu laikā, būtu pietiekami, lai mainītu depresijas pazīmes, depresijas ārstēšanas gaitu pacientiem, kuri nereaģē uz ierasto depresijas ārstēšanu. Tātad, kāpēc jūs domājat, ka tieši tagad ASV maina sev attieksmi pret šo psihedēlisko vielu? Pirmkārt, tas nāk no valdības un no paša prezidenta. Cik es saprotu, viņš arī pats ir ieinteresēts šajās aktivitātēs un šajās zālēs. Un mēs to redzam kā kaut ko ļoti, ļoti svarīgu, jo no vienas puses mums nav jaunu medikamentu šajā jomā. No otras puses ir vairāki psihedēliskie līdzekļi, kas ir tikuši lietoti vairākas reizes un vairākus gadus. Tāpēc tas tiek arvien vairāk pētīts klīniskajos pētījumos, un līdz ar to tas ir ļoti tuvu nonākšanai tirgū. Un kā ir ar Izraēlu? Kā tas tiek uztverts šeit? Arī Izrēlā, es domāju, tas tiek uztverts labi, jo daudzi psihiatrijas speciālisti veic pētījumus ar ibogainu, psilocibīnu, MDMA, LSD un citiem. Tātad šī ir lieta, uz kuru Izraēlas psihiatra kopiena, manuprāt, patiešām raugās ar cerībām uz jaunajām zālēm, kuras varētu tikt izstrādātas. Tātad, kā jūs domājat, vai tas tiešām nav tikai modes vilnis? Vai tas ir kas tāds, kas patiešām varētu mainīt garīgās veselības aprūpi nākotnē? Jā, jau ir veikti daži klīniskie pētījumi, kuros ir pierādīta dažāda psihedēlīta efektivitāte ne ar ibogainu, bet ar citiem. Bet mēs uzskatām, ka tas patiešām varētu tikt pierādīts un tiks pierādīts klīniskajos pētījumos, kas tiks veikts tuvāko gadu laikā. Brīnišķīgi. Liels paldies, Itamāra Groto, uzņēmuma Psirings izpildu priekšsēdētāji. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Paldies, uz redzēšanos. Tagad, sākot no priekšlaicīga dzemdību novēršanas līdz asins analīžu laboratorijām, plaukstas lielumā un ārstu iespējām attālināti reāla laikā uzraudzīt pacientus, Izraēlas jaunuzņēmumi paplašina veselības aprūpes inovāciju robežas. Biomed Israel izstādē dažas no valsts modernākajām jaunuzņēmumiem demonstrē tehnoloģijas, kas varētu pārdefinēt medicīnas nākotni. Natāša Kierčika ziņo.
Šodien mēs esam Biomed Izraela izstādē. Mūs pilnībā ieskauj Izraels jaunu uzņēmumi, kas strādā pie tā, lai novērstu dažas no nopietnākajām veselības problēmām pasaulē. Izraēlas dzīvības zinātņu sektorā darbojas aptuveni 1600 dažādu uzņēmumu. Mēs apskatīsim dažus uzņēmumus, kas tikai sāk parādīties 2028. gadā. Pirmais uzņēmums, ko mēs apskatīsim, ir izstrādājis ierīci, kas paredzēta priekšlaicīgu dzemdību novēršanai. Šī ir viena no visbiežāk sastopamajām problēmām grūtniecības laikā. Šī mazā ierīce tepat, vai jūs varat mums pastāstīt? Kā to sauc un kā tā darbojas? Mēs esam Pregnantec. Mūsu ierīce ir elastīga silikona gredzens, kas paredzēts novietošanai augstu ap dzemdes kaklu, lai novērstu spontānas priekšlaicīgas dzemdības. Tā ir visbiežāk sastopamā katastrofālā un dārgā grūtniecības komplikācija. 1 no 10 bērniem visā pasaulē piedzimst priekšlaicīgi. 1 miljons no šiem zīdaiņiem pat neizdzīvo, un vairāk nekā 1 miljons cieš no komplikācijām. Tātad, kur šī ierīce pašlaik ir pieejama? Mēs pašlaik esam klīniskajā posmā. Mēs esam veikuši 2 veiksmīgus klīniskos pētījumus. Šajā pētījumā sievietēm bija 50 līdz 60% iespēja dzemdēt priekšlaicīgi. Un šajā pētījumā 90% sieviešu dzemdēja pilnā laikā. Viņu grūtniecības noritēja viegli, gludi, normāli, bez sarežģījumiem, bez hospitalizācijām, un viņu bērni tika izrakstīti no slimnīcas, tāpat kā citi veseli jaundzimušie, 2 dienas pēc dzemdībām. Nākamais Izraels uzņēmums, ko mēs tūlīt redzēsim, ir izveidojis vienu no pirmajām šāda veida pārnēsājamajām asins laboratorijām. Šī ir laboratorija, kas ļauj jums paņemt asins uz vietas jebkur pasaulē un uzreiz saņemt rezultātus. Dosimies apskatīties. Mēs paņēmām ārstu visbiežāk pieprasīto laboratorijas testu un padarījām to pieejamu. Lūk, kā tas darbojas. Jūs iedurat pirkstā, ievietojat to šeit, asinis nonāk šajā patentētajā šķīdumā. Tā ir vienreiz lietojama kasete, kā mēs to saucam. To ievieto mūsu ierīcē, kas ir pilnībā pārnēsājams risinājums, ko redzat šeit. Un pēc dažām minūtēm jūs iegūstat rezultātus, kā redzat šeit uz ekrāna. Un ārsti vai medmāsa var uzreiz pieņemt lēmumu, vai jums nepieciešama ārstēšana pret anēmiju un kāda veida ārstēšana, vai jums ir infekcija un vai jums nepieciešamas antibiotikas. Tas varētu būt izšķirošs pavērsiens attālākos pasaules reģionos. Pareizi, tātad mēs to izmantojam Itālijā un arī apvienotajā karalistē, bet mēs arī plānojam veikt pilotprojektu Āfrikā, visattālākajās vietās, kuras jūs varat iedomāties. Mēs visi vēlamies, lai kāds vienmēr mūs uzraudzītu. Un nākamā ierīce, ko mēs redzēsim, saucās Rafaels, nosaukta veselības eņģeļa vārdā. Un tas ir tāpēc, ka šī ir ierīce, ko jūs uzliekat uz ķermeņa, un tā uzrauga visu, sākot no jūsu sirdsdarbības ātruma, plaušām un pat ķermeņa temperatūru, un nosūta visu šo informāciju atpakaļ jūsu ārstam, gadījumā, ja kaut kas nav kārtībā. Šobrīd Tāls patiesībā valkā šo ierīci, un mēs varam redzēt visu, kas mums jāzina par to, kā viņa ķermenis darbojas tieši tagad uz šī ekrāna šeit. Šī patiesībā ir lietotne, kurai ārstiem ir piekļuve, vai ne? Visa informācija, kurai viņa ārsti var piekļūt. Jā, tieši tā. Tātad, ko mēs redzam uz ekrāna? Sirds stāvokli, redzam elpošanas stāvokli, varam redzēt asins spiedienu, un ir arī jaunas prognozes, kuras mēs izstrādājam. Un pats galvenais ir agrīna elpošanas pasliktināšanās prognozēšana. Tas novērš medicīnisko ārkārtas situāciju jau pašā sākumā. Ja pacientam jābūt mājās un viņš nevēlas palikt slimnīcā, bet ārsti tomēr vēlas zināt visu par viņu, tad patiesībā šī ir ārstu acis, kas nepārtraukti seko pacientam. Tātad mēs nodrošinam drošu ārstēšanu mājās. Šie tikai 3 no revolucionāriem veselības risinājumiem, kas tiek prezentēti šī gada Biomed Izraela konferencē. Neliels ieskats tajā, kā vietējie iedzīvotāji maina veselības aprūpes nozari visā pasaulē tieši no Izraēlas. Es esmu Natāša Kirečeka. Šis ir i24 News. Uz drīz tikšanos! Atstājot veselību malā, Kalifornijas žūrija noraidījusi Ilona Maska prasību pret OpenAI un tās izpilddirektoru Semu Altmanu, nospriežot, ka lieta tika iesniegta pārāk vēlu, lai to izskatītu. Šis lēmums aptur Maska prasību, ka OpenAI nodeva savu sākotnējo bezpeļņas misiju pēc viņa agrīnās $38 miljonu investīcijas. Taču plašāka cīņa starp abiem tehnoloģiju konkurentiem vēl nebūtu nav galā, jo Masks jau ir apsolījis pārsūdzēt lēmumu. Tātad, lai to izskaidrot, pie manis šobrīd ir i24 News korespondents Joe Browns. Joe, paldies, ka šodien pievienojies man. Tātad, Joe, par ko īsti ir šī tiesvedība?
Šī ir silīcija ielejas Messi un Ronalda cīņa. Ilons Masks pret Semu Altmanu. Tas viss briest jau ļoti ilgu laiku. Būtībā mums jāatgriežas 2015. gadā, kad tika dibināts OpenAI. To dibināja Gregs Brokmans, Sams Altmans un finansiāli atbalstu sniedza Ilons Masks. Sākotnējais plāns bija tāds, ka Ilons Masks būs tas, kurš nodrošinās finansējumu, viņš būs naudas avots. Savukārt Sams Altmans būs seja, kas virzīs projektu uz priekšu. Viņš un Brokmans arī palīdzētu ar aizkulišu jautājumiem. Pēc pāris gadiem Ilons Masks sacīja, ka viņš nepiekrīt tam virzienam, kurā viņi grasās doties. Viņš piedāvāja vai nu to izpirkt, vai arī iekļaut to uzņēmumā Tesla. Altmanis tam nepiekrita, Ilons Masks aizgāja, pēc pāris gadiem viņš izveidoja savu mākslīgā intelektu uzņēmumu xAI, kas, protams, visvairāk pazīstams ar Grok. Tagad, gadu vēlāk, viņš iesniedz prasību tiesā, apgalvojot, ka Sams Altmanis ir rīkojies pretēji sākotnējiem OpenAI mērķiem, kas bija būt bezpēļņas organizācijai, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību veicinātu cilvēces attīstību. Tagad tieši laiks, kad tas tika iesniegts, bija iemesls, kāpēc prasība tika noraidīta. Lēmums bija vienbalsīgs, tas bija ārpus noilguma termiņa. Un fakts, ka viņš to izdarīja tieši pēc tam, kad bija izveidojis savu mākslīgā intelekta uzņēmumu, ar ļoti spēcīgu finansiālo atbalstu, radīja dažas aizdomas. Tas lika domāt, ka viņš to nedarīja, tāpēc, ka tam ticēja. Viņš vienkārši vēlējās apslāpēt pretinieku, iespējams lielāko pretinieku mākslīgā intelekta jomā. Un viņš izmantoja savas personīgās attiecības ar Samu Altmanu, lai mēģinātu tās vērst pret viņu. Un tieši tāpēc tas neizdevās. Tāpēc viņam tik ilgi vajadzēja, lai to izklāstītu zvērestā. Viņš patiešām nosauca Samu Altmanu par meli. Tas nedaudz ietekmēja Altmana reputāciju, taču, manuprāt, lielāks trieciens bija Maskam. Tas lika viņam izskatīties atriebīgam, sīkumainam un kā cilvēkam, kurš ir gatavs mēģināt iznīcināt konkurējošu uzņēmumu tikai savas alkatības dēļ. Jā, jo tas izklausās vairāk pēc personīgas sāncensības, nevis tikai biznesa sāncensības. Ko tu domā? Cik nozīmīgs ir šis lēmums OpenAI un Samam Altmanam? Tas kaitēs viņa biznesam? Tas viņa biznesam nemaz nekaitēs. Viņa vienkārši turpinās virzīties uz priekšu. Un nav nozīmes, kāds būs šī iznākums, jo arī Masks tagad iesniegs apelāciju. Jā, Masks iesniegs apelāciju, vai tas kaut kur aizvedīs, tas ir maz ticams. Viņš mēģināja viņus iesūdzēt par $134 miljārdi. Tas būtībā būtu novedījis OpenAI līdz bankrotam. Ko? Cik daudz? Cik daudz? $134 miljārdi. Miljardi, nevis miljoni. Viņam tas ir vajadzīgs. Būsim godīgi. Viņam šī nauda ir vajadzīga. Ja Ilonam Maskam kaut kas ir vajadzīgs, tad tie ir vēl 134 miljardi. Godīgi sakot, jābūt taisnīgiem pret viņu un klausieties, Ilonam Maskam ir jādod atzinība. Viņš tiešām teica, ka vēlas, lai šī nauda nonāktu labdarībai, nevis viņam pašam. Jā, bet kāda veida labdarībai? Varbūt Tesla? Es nezinu. Bet būtībā tas dod zaļo gaismu OpenAI turpināt to ceļu, pa kuru tā iet. Viņi plāno ieviest interesantu biznesa modeli. Proti, viņi darbosies kā bezpeļņas organizācijas paspārnē, bet pats bizness tiks vadīts ar peļņas gūšanas nolūku. Būtībā tas ir kā divi slāņi. Augšējā daļā ir tas, ko dara Sams Altmans. Viņš ir lēmumu pieņēmējs, un viņš to dara bezpeļņas organizācijas ietvaros. Bet, lai kļūtu finansiāli dzīvotspējīgiem, īpaši strauji augošajos un ļoti konkurējošajos mākslīgā intelekta tirgos, ir nepieciešama šī konkurence. Ir nepieciešams, lai tajā ieplūstu nauda. Jums ir jāatrod veidi, kā kļūt lielākiem par citiem. Jums ir jāpaplašina savi datu centri. Un tieši to viņš arī vēlas darīt. Un tas būtībā ļaus viņam to īstenot. Viņš joprojām, vismaz savā prātā, Ilons Masks tam nepiekristu. Bet Sama Altmana prātā viņš joprojām virzīs mākslīgo intelektu cilvēces labā. Taču viņš vadīs šo biznesu kā kaut ko, kas var radīt peļņu viņam pašam. Tātad, ja es pareizi saprotu, tad bizness nevis sev pašam. Tas ir būtiskais punkts. Labi, tātad bezpeļņas organizācija patiesībā ir viņš pats. Bezpeļņas organizācija ir divu līmeņu bizness. Kā es saku, augšā tas ir tikai viņš, kurš pieņem lēmumus bezpeļņas nolūkos. Bet biznesa netiek vadīts kā bezpeļņas organizācija. Viņš saka, ka tas negūs nekādu peļņu. Viņam nav nekādu nodomu pārdot OpenAI. Viņš joprojām vēlas panākt, lai tas kļūtu par kādu nozīmīgu izrāvienu, kas veicinās cilvēces produktivitāti nākotnē. Bet viņš nevēlas no tā nopelnīt ne centa. Bet ņemot vērā, kā attīstās mākslīgā intelekta tirgus, viņam būs jāpieliek papildu pūles, lai pārliecinātos,
ka viņš spēja augt ātrāk nekā, piemēram, Microsoft vai XAI pati. Bet vai viņš no tā arī nekļuva ļoti bagāts? Kas ir Sams Altmanis? Jā. Ja viņš pārdotu OpenAI, tad jā, viņš varētu kļūt par daudz miljārdu dolāru īpašnieku. Kad, piemēram, paskatās uz Ilona Maska neto vērtību, kas ir triljons vai cik nu tas šobrīd ir, es neesmu nesen skatījies Forbes, tas ir balstīts uz to, vai viņš pārdot visas savas kompānijas. Viņam nav šādas naudas likvīdos aktīvos. Sams Altmanis arī nav tik daudz naudas likvīdos aktīvos. Protams, ja viņš vēlētos to pārdot, jā, viņš nopelnītu miljardus. Varbūt nākotnē viņš vēlēsies to pārdot. Ir bijušas dažas sūdzības par viņa rīcību un viņa mērķiem attiecībā uz OpenAI. Tāpēc 2023. gadā viņš tika atcelts no sava amata. Viņu atjaunoja amatā tikai pēc spēcīgas darbinieku pretestības. Tāpēc nākotnē varbūt viņš vēlēsies pārdot savu uzņēmumu. Varbūt viņš vēlēsies gūt peļņu. Taču pašlaik viņš zvērstā apgalvo, ka tas nav tas, ko viņš vēlas. Viņš vēlas attīstīt OpenAI cilvēces labā. Un tas ir tas, ko viņš ir gribējis darīt jau no paša sākuma. Viņš apgalvo, ka arī turpmāk vēlas to darīt. Ilons Masks tam nepiekrīt, taču tiesa lēma par labu Altmanam. Nevis viņa argumentu dēļ, bet gan procesuāla sīkuma dēļ. Ilons Masks iesniedz sūdzību pārāk vēlu. Jā, un Masks iesniedz apelāciju. Tātad varbūt viņš joprojām zaudēs vairāk nekā $100 miljardus. Redzēsim, kā tas viss attīstīsies. Kas to zina? Tā Ilonam Maskam būs ļoti, ļoti liels finansiāls trieciens. Tieši tā, ļoti liels. Novēlam viņam veiksmi. Paldies, Džo. Mēs novēlam jums vislabāko, jā. Un tas arī viss, kam šodien mums pietika laika. Es esmu jūsu vadītāja Lina Plačmējere. Pievienojieties mums nākamnedēļ jaunā Inovāciju nācijas sērijā. Paldies, ka skatījāties!